Sveiciens visiem, kas ir atraduši šo video. Šajā video mēs parunāsim par permakultūru un noskaidrosim, kas tieši ir permakultūra. Es pēdējos gados esmu daudz par to mācījies, gājis dažādus kursus un veltījis tam ļoti daudz laika stundu. Un šajā te prezentācijā es apkopoju to informāciju tādā veidā, kā es būtu gribējis, lai man viņu izstāstītu kāds. Lai man nesāktu to ar definīcijām un sarežģītām lietām, bet sāktu ar vienkāršāko un lēnām apaudzētu to ar visu pārējo, kas tas īstenībā ir. Tāpēc sāksim šodien ar to, ka noskaidrosim, kāds ir ieguvums tieši tev, ja tu sāksi mācīties permakultūru un izmantosi permakultūras metodes savā dārzā, saimniecībā un dzīvē. Pirmais jau, kas ir, tu iegūsi sev labāku veselību, jo tev būs pieejami savi audzēti augļi un dārzeņi un ogas. Un, kā mēs zinām, veikalā šobrīd pārtiku atrast ir grūti. Ja? Ir kaut kādi pārtikai līdzīgi izstrādājumi, bet īstu pārtiku vairs atrast var tikai uz tirgus, un tad arī jāskatās, vai tu zini to cilvēku, no kā tu pērciņu. Tāpēc, protams, kad pašu izaudzēti produkti ir visvērtīgākais, ko tu vari izdarīt, un visvērtīgākais, kā tu vari uzlabot savu veselību, un arī tie ir visbagātākie ar vitamīniem. Viņiem ir garša, smarža, un varbūt izskats nav vienmēr tāds foršs un ideāls kā veikalos, ja, bet vitamīnu un visādu vielu labo viņos ir daudz vairāk. Fiziskā veselība. Tas ir tas, kas katram ir nepieciešams, vēlams katru dienu, sliktākajā gadījumā 2 vai 3 reizes nedēļā. Ir jāpasporto vai sestdienās, svētdienās, ja piemēram tev dārziņš nav pie mājas, bet kaut kur ārpus pilsētas. Un ja tu dzīvo dzīvoklī, tad es tev iesaku, atrodi, kur ir tuvākie mazdārziņi un sāc jau tur kaut ko rušināties. Tālāk tāds ļoti labs bonus, kas tev būs, ir izpratne, kā darbojas mūsu zeme, kā darbojas daba, kāda ir bioloģija un visu to, ko mēs skolā kaut kad jau daļēji mācījāmies bioloģijā, geogrāfijā un tādās stundās, bet daudz kas ir aizmirsts un daudz kas arī nav izstāstīts. Un tu sapratīsi arī, kāda ir cilvēka loma tajā, kā cilvēks to ietekmē vai nē, kā ietekmē to saule, vējš, ūdens un viss pārējais, kas ar to saistīts. Nākamais ir labi pavadīts laiks kopā ar ģimeni un draugiem, jo dārzā tu ne tikai strādāsi kopā ar ģimeni un draugiem, bet droši vien arī atpūtīsies. Un, protams, ka tur būs gan gaļas grillēšana vai dārzņu grillēšana vai kaut kādas kopā svinēšanas un kopā būšanas laiks. Nākamais ir tas, kad tu vari darot šos darbus, tu vari izglītot savus bērnus. Gan sevi, gan arī bērnus, jo bērniem arī svarīgi saprast, kā darbojas daba, kā izaug pārtika, kā izaug dārzeņi, kāds darbs ir jāiegulda, kāds ir tas viss process, lai viņiem nezustu vispār saikni ar realitāti, jo šobrīd jau daudz bērni domā, ka viss ir veikalos un ka vienkārši viss tur ir un tā būs vienmēr. Tad nākamais, kas ir forši, ka tu vari darboties gan kopienās, gan interešu grupās, ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem. Protams, arī, ja nevēlies, tu vari darboties viens pats, un tas arī ir vajadzīgs. Tā ir kā meditācija dārzā un arī garīgā atpūta, un to nevajag vienmēr cilvēku uz savu apkārt, vai ne? Bet tāda iespēja ir sadarboties ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem, satikties un izrunāt tādas lietas, kas ir interesantas un padalīties ar savu pieredzi un kaut ko iemācīties jaunu, un tādā veidā arī komunicēt un socializēties. Un, ja, piemēram, tev rūp klimats, tad tu arī vari palīdzēt klimatam ar to, ka, piemēram, tu piesaisti ogļskābo gāzi zemē, ja tu neizmanto aršanu. Sevišķi, ja neizmanto aršanu 2 reizes gadā, ja, vai 4 reizes gadā, vai 3 reizes gadā. Tādā veidā tu piesaisti to zemē, un tev ir viens ķeksītis plusiņš klimata sakarā.
Un vēl ir tāda lieta, ka audzējot savus augus savā dārzā un veicinot to daudzveidību, mainoties klimatam, tev kaut kādi augi iespējams aizies bojā, kaut kādi arī tev paliks. Bet svarīgi ir tas, ka nebūs tā, ka visi augi pārstās augt tajā konkrētajā vietā. Jo tas noteikti pienāks tāds laiks, kā mēs redzam, šobrīd arī jau paliek siltāks klimats un arī ar ekstrēmākiem karstumiem un augstumiem, un tas tā arī būs. Un, tāpēc jārēķinās ar to, ka būs tādi augi, kas vairāk šeit neaugs, bet būs kaut kādi jauni augi, kas atkal iepriekš neauga, bet tagad būs viņiem labvēlīgi apstākļi šeit augt. Un tu būsi tam gatavs. Tev būs daudzveidība dārzā, un tev viss turpināsies, tev viss notiksies. Tev varbūt kādu gadu būs kaut kur mazāka raža, kaut kur lielāka, bet tev vienmēr būs sava pārtika, ko paņemt. Nu, protams, ka tā ir daļa no pašpietiekamības. Mēs nekad nevar teikt nekad, bet ir ļoti grūti izaudzēt visu priekš sevis, priekš savas ģimenes. Ja? Tas ir jāiegulda pilnaslodzes darbs noteikti ir tad, un arī tad to ļoti grūti sasniegt, un uz to nevajadzētu koncentrēties, bet tas, ka tev ir kaut kas jau savs izaudzēt, tas, protams, ļoti labi, jo tu vari audzēt vienu lietu vai dažas lietas vairumā, kas ir vairāk nekā tu spēj, teiksim, izlietot, un samainīties ar kādu, kas audzē kaut ko citu. Un tādējādi tev nav jāaudzē visas lietas, ja, bet ar bartera principu tu varētu ar to samainīties. Un šie ir tādi, teiksim, ātrākais, ko es varēju izdomāt, kāda varētu būt tavi ieguvumi, ja tu sāktu mācīties to, kas ir permakultūra, sāktu izmantot tās metodes ikdienā, gan mājā, gan saimniecībā, gan dārzā. Tā kā, ja tas tevi interesē, tad vari skatīties tālāk šo video, bet, ja neinteresē, tad neviens neapvainosies, ka tu tagad aizvērsi šo video ciet un skatīsies kaut ko, kas tev ir interesantāks. Tā, un tie, kas ir palikuši, mēs turpināsim ar nākamo jautājumu. Permakultūras pirmsākumi. Permakultūra jau ir pastāvējusi vienmēr, kopš ir planēta, bet kā definīcija tika definēta pa 70. gadiem, un to definēja divi cilvēki, Bills Mollisons kopā ar Davidu Holgrēmu, un tie ir uzskatāmi par permakultūras pamatlicējiem. Un viņi arī ir sagatavojuši permakultūras dizaina kursus, tos var arī gan iegādāties, gan apskatīties internetā, ja ir vēlēšanās. Es viņus arī esmu redzējis, ļoti interesanti. Un, protams, kad ir ļoti interesanti arī tos kursus skatīties, tāpēc, ka tas ir tas pirmavots, jo tālāk ir daudz interpretāciju, un kaut kas tiek pielikt, kaut kas tiks tā kā izmainīts un atņemts. Bet, kopumā jau tas koncepts saglabājas arī citās mācībās. Bet, ja jums gribās tieši, kad redzēt šo kungu veidojumu, tad tas ir atrodams arī internetā. Kā tas viss sākās? Šie divi cilvēki sāka domāt par to, kāpēc dabā pārsvarā augi ir daudzgadīgi, bet agrikultūrā, konvencionālajā lauksaimniecībā bieži vien stāda viengadīgus augus, un kā arī problēma risināšanai tiek izmantota viena metode vai, piemēram, viens līdzeklis visiem, ja, un tas attiecās tieši uz ķīmisko mēslojumiem. Bet tas princips bija tāds, ka tiek audzēti viengadīgi augi. Tajā brīdī, kad tiek lauks apstrādāts ļoti bieži un tiek izmantotas dažādas ķīmijas, lai gan iznīcinātu nezāles, gan veicinātu augšanu, tad samazinātu nezāļu augšanu, tad pret kaut kādiem kukaiņiem un daudz dažādi pesticīdi, ja, un daudz no viņiem ir atļauti arī, un viņi ir atļauto vielu sarakstos arī. Bet izmantojot šādas vielas, tiek samazinātas augsnes organikas īpatsvars. Un attiecīgi tādā veidā samazinās daudzveidība, gan arī dzīvo radība daudzveidība, mikroorganismu, kukaiņu, arī augu, gan arī samazinās arī zemes auglība. Un augsne tiek noplicināta. Līdz ar to, jo vairāk to dara, jo vairāk arī tas ir jādara, jo vienkārši tur nekas vairs neaug, un neizmantojot dabiskus veidus, kā augsni atjaunot,
izmantojot tikai ķīmiskos mēslojumus. To, protams, arī cilvēki dara, bet tas neveicina augsnes uzlabošanos tādā veidā. Ja? Un tad viņi izlēma, ka jāveido tādas audzēšanas metodes, kas ir saskaņā ar dabas principiem un procesiem. Un tam par piemēru ņēma to, kā daba audzē savu augsni. Ja? Un pārsvarā, piemēram, Latvijas gadījumā visizplatītākā dabiskā vide augiem, kur augt, ir mežs, jo jebkuru pļauju, ja neko ar viņu nedarītu, tad tās vietā izaugtu mežs. Un attiecīgi tur sāktu augt sākumā zāle, tad tur nākamie būtu krūmi, tad mazāki, zemāki koki, tad lielāki koki un tā pakāpeniski izaugtu mežs. Un šos principus arī viņi mēģināja kaut kā definēt un apvienot arī ar citiem principiem, kas dabā ir novērojami, un nosauca to par permakultūru. Tagad mēs iesim tālāk un paskatīsimies, ko vēl viņi secināja, runājot par lauksaimniecību. Tradicionālajā lauksaimniecībā viņi saskatīja divas problēmas. Pirmā problēma ir tāda, ka ir jāpatērē liels darbs un jāiegulda daudz resursu. Un veicot lielu darbu un izmantojot daudz resursu, rodās arī piesārņojums. Jo lauki, tie, kas tiek apstrādāti, protams, ir lieli, un tur jāiegulda lieli resursi, gan traktoru tehnikā, gan dažādos tur instrumentos un degvielā un aprīkojumos un cilvēka resursos arī. Ja? Un to visu darot, rodas arī piesārņojums. Liels darbs arī jāiegulda tāpēc, ka visiem augiem tiek nodrošināti vienādi apstākļi, neskatoties uz to, kas viņiem ir tiešām vajadzīgs. Jo, piemēram, atsekta augsne, tas ir klasiskais konvencionāls saimniecības veids, jo jebkuru augu vai sēklu iesējot, iestādot, viņa aug un aug arī viss tas, kas arī zemē, arī pārējās sēklas aug. Un, ja mēs neravējam, tad augsne nepaliek plika, viņa tiek apsekta. Un tā tiek dabiski apaudzēta ar zāli, jeb sauktajām nezālēm, un tad viņas tur novīst un veido tad automātiski mēslojumu un mulčē to lauku un tādā veidā uzlabo augsni. Bet tiek darīts tas, kad iesējot jebkuru no kultūrām, tā ir jāravē, jālaiste, jāmēslo, un tādā veidā tiek piesaistīti vēl papildus resursi, kas principā nav vajadzīgi. Un, piemēram, arī permakultūrā, izmantojot dažādus risinājumus, var arī neizdarot darbu līdz galam, var rasties piesārņojums un var rasties lieki darba resursa ieguldījumi. Piemēram, ja tev ir vistas, kas dzīvo tādā pārbraucamajā aplokā, jeb traktorā, jeb mājiņā, un viņām ir katru dienu jānodrošina ūdens, svaiga ūdens padeve, un katru dienu viņas ir jāpārvieto uz citu vietu. Bet, ja tu, teiksim, neizmanto šo automātisko ūdens padevi, tad tev katru reizi, kā tu ej, tev vajag pienest svaigu ūdeni. Tev vajag pienest un kaut kur pieliet, jāpaņem, jāiziet spainis, jāpielē ūdens, jāies turien, jāieliet tur, pēc tam jānes atpakaļ, kaut kur jānoliek un tā tālāk. Vai, ja, piemēram, nesavāc visas olas pēc vistām, tad tā sola sabojājas tur, un tas ir neizmantots resurss arī. Tā kā šāda veida izpēte viņus noveda pie secinājumiem, kad lauksaimniecībā vajadzētu izmantot dabai draudzīgas saimniecības metodes. Un tagad mēs pāriesim uz to daļu, kur ir definīcijas. Permakultūra sastāv no diviem vārdiem – permanents un kultūra. Un permanents ir tāds, kas pastāv vienmēr, ir mūžīgs un paliekošs. Un kultūra, sākotnējā definīcija, tā bija tāda, es paskatījos, ka tās ir prakses un aktivitātes, kas atbalsta cilvēka esamību. Un tālāk jau tika pievienots klāt, vai tā ir agrikultūra, vai akvakultūra, vai permakultūra, vai jebkura cita kultūra. Bet saliekot šo divus vārdus kopā, permanents un kultūra, mēs iegūstam definīciju, ka tā ir paša par sevi pastāvoša sistēma, kas atbalsta cilvēku eksistenci. Un tā arī ir viedā saimniekošana saskaņā ar dabu.
Un šeit es arī gribētu piebilst, ka permakultūrā izmanto daudz tādus risinājumus, kas ir pašpietiekami. Piemēram, ja tev ir daudzgadīgi augi, viņi katru gadu ražos. Tu vienreiz viņus iestādi, un tev viņi ražos katru gadu. Vai tie ir augļu koki, vai ogu krūmi, vai tie ir arī kaut kādi sakņaugi, vai rabarbari, piemēram, vai jebkas cits. Un viena no metodēm ir tāda, ka ir jāveido tādas sistēmas, kas pašas par sevi rūpējas, kur nav vajadzīgi lieli cilvēku ieguldījumi, ne darba, ne resursi. Protams, ka sākumā tas ir vajadzīgs, jo ir nepieciešams to pareizi iesākt un to startiņu iedot pareizo, lai tālāk jau viss norisinātos kā vajag. Bet par to mēs runāsim vēlāk. Un vēl viena definīcija ir permakultūra ētiska un ilgspējīga un pašpietiekama dizaina sistēma, kas darbojas uz to, ka cilvēkam ir jāsadarbojas ar dabu, nevis jāiet pret to. Un šeit arī tiek uzsvērts, ka tā ir pašpietiekama un ka tur piedalās cilvēks. Bet cilvēks to nedara viens. Daba ir arī kā instruments un kā palīgs, ko cilvēks izmanto ne tikai savam labumam, bet arī, lai uzlabotu dabu kā tādu. Gan augsni, gan to vietu, gan klimatu tajā vietā, gan visu pārējo. Un tāds vienkāršots skaidrojums ir permakultūra. Ir mēģinājums izveidot labu vietu, kur dzīvot. Manuprāt, šis ir visprecīzākais, tāds, ko cilvēki arī saprot, vismaz virspusēji saprot, ka tā ir tāda vieta, kur viņam būtu labi. Vienīgais, ka cilvēks vēl ir arī bieži vien nezin, kas viņam īstenībā ir labi un kas nav labi. Tas arī ir tāds zināms fakts, bet par to mēs izrunāsim tālāk. Un pārēsim uz to sadaļu, kur mēs tagad izrunāsim par pamata ētikas principiem un 12 principiem, kas tad arī tiek saprast ar to, lai būtu tajā vietā labi, lai tā vieta, ko tu radi, lai viņa būtu laba. Un sāksim ar 3 ētikas pamatprincipiem, kas šeit attēlot ir vidū: rūpes par zemi, rūpes par cilvēku un godīga sadale. Tātad rūpes par zemi. Ar šo ir domāts tas, ka tās ir rūpes par zemi kā par planētu, par tās kopējo nākotni, saudzējot dabu un apkārtējo vidi un rūpējoties par tās kopējiem resursiem. Un tas sākas ar to, ka mēs kā cilvēki esam daba no zemes, jeb arī no dabas ekosistēmas elementiem. Un mēs nevaram domāt tikai par to, kā videi būs draudzīgiem, kas arī ir labi, bet jādomā arī par to, kā videi būt nekaitīgiem. Jo rūpes par zemi ir arī rūpes par augsni, no kuras atkarīgs ir tas, kāda ir ēdiena kvalitāte, un tas tieši ietekmē katru ģimeni, gan arī katru saimniecību, gan arī valsts mērogā, gan pasaules mērogā. Un par augsnes veselību var spriest pēc to dzīvo būtņu daudzuma. Un pēc tā, kas dzīvo augsnē, pēc tā, kas dzīvo dabā, un mācoties sadarboties ar dabu, zemi, augsni, ūdeni, vēju, mēs kopā arī veidojam tās rūpes par zemi. Nākamais ētikas princips ir rūpes par cilvēku. Un galvenais, kas cilvēkam ir nepieciešams, ir tikai dažas lietas īstenībā. Tīrs ūdens, veselīgs ēdiens, veselīga apkārtējā vide un pajumte, kur dzīvot. Un šeit arī ir par to, kad veicināt cilvēku apvienošanos, nevis šķelšanos, kopīgi izglītoties un arī citus izglītot par šīm metodēm un rīkoties tā kā lokālajā līmenī, sākt ar savu saimniecību, bet arī, piemēram, tur ar kaimiņiem vai ar interešu kopienām, un tālāk jau pārmantojot to arī nākamajām paudzēm, nododot jau tā teikt labāku materiālu nekā tos, ko tu esi atnācis uz šo dzīvi. Tas būtu ideālākais variants, lai tas var arī turpināties nākamās paudzes. Tam būtu jāizpaužas kā palīdzībai vienam otram, kā atbalstam, ka mēs kopā visi tiecamies uz to labāko dzīvesveidu, skaņot tā kā ļoti ideāls, tā kā pasaku variants, bet tas mums ir vajadzīgs visiem. Un kopā es domāju, ka uz to arī visi šobrīd sāk virzīties, jo mēs redzam, ka pašreizējās sistēmas sāk brukt un veselīgu pārtiku iegādāties ļoti sarežģīti.
tāpat arī izglītības sistēma vispārējais, par to mēs šeit pat nerunāsim. Kopumā jāorientējas uz to, ka jārūpējas ir par sevi, savu ģimeni un arī par citiem cilvēkiem, kas tev ir apkārt. Un trešais punkts ir godīga sadale. Šeit ir domāts tā, ka godīga un taisnīga resursu sadale tādā veidā, kad nepatērēt vairāk, kā tev ir nepieciešams, un neražot atkritumus. Dalīties ar pārpalikumu arī ar cilvēkiem, ar dabu un ar dzīvniekiem. Tā ir tā godīga sadale, ka tu izlieto to, kas tev ir vajadzīgs, bet to, kas nav vajadzīgs, tu padalies vai nu ar citiem, vai arī atdod atpakaļ dabai vai dzīvniekiem. Un galvenais uzsvars to, ka samazināt resursu patēriņu un saražot vairāk, nekā tu spēj izlietot. Un saudzīgi izmantot zemes resursus. Tā, ka tu vari apgādāt gan sevi ar to, ko tu saražo, gan arī citus, bet tai pašā laikā tu arī nodrošini to, ka zemes resursi tiek saglabāts un tur viss ir kārtībā ar to. Tātad šie arī ir tie 3 ētikas principi, uz ko balstās permakultūra. Viņus saprotot arī, var arī neiedziļināties tālāk jau detaļās, bet sākumā es domāju, ka pietiek jau ar šo, ka tu saproti, ka galvenokārt tās ir rūpes gan par sevi, gan par visu ekosistēmu apkārt, gan par dabu, gan dzīvniekiem, gan arī par to, kā tu attiecies pret savu saimniecību, pret zemi, kā audzē pārtiku, kā visu to apstrādā un vai neizlieto daudz resursus nevajadzīgi un neražo atkritumus. Tas tie 3 ētikas principi, kas šo visu apraksta, bet ir arī izdalīti sīkāk un ir 12 vēl tādas kā pamatprincipi arī, kas no šiem izriet. Un mēs sāksim ar tiem. Iesim cauri visiem pēc kārtas. Ja jums kļūst garlaicīgi, jūs varat šo video nopauzēt un noskatīties arī vēlāk. Ja? Tā ka labi, ejam tālāk. Un sāksim ar pirmo, un tas ir novērot un miedarboties. Un šeit ir domāt tas, ka pirms uzsāk kaut kādu projektu, vai tas būtu dārza uzsākšana, vai dīķa rakšana, vai mājas celtniecība, vai jebkas cits, ko tu vēlies darīt savā zemē, sākumā vajag novērot to vietu, kāda tā izskatās dažādos laikapstākļos un dažādās arī gada sezonās, vai tur vasarā un ziemā un plūdos un karstumā, kas notiek ar zemi, vai tur ir sauss, vai tur ir slapš, vai tur ir ēna. Un novērošana ir svarīga permakultūras sastāvdaļa, jo novērojot to konkrēto vietu pirms projekta uzsākšanas, tu vari saprast to labāko, kas ir, ko var izveidot šai vietā, veidojot tādu ilgspējīgāku risinājumu arī. Lai nav tā, ka tu izrodas dīķi, kur nemaz ūdens nav un pat nevarētu būt, bet tu esi iztērējis jau daudz resursus, un jārok ir par jaunu, kaut kur vecais jābar ciet, vai jau kaut kas jādara ir cits ar to. Tā ka novērošana tas ir ļoti svarīgi, un lai saprastu, ko tur var izdarīt un kā tas būs produktīvāk gan sev, gan arī visiem pārējiem. Otrais princips ir tvert un uzkrāt enerģiju. Mums vajadzētu apzināties, kādi apkārt mums ir pieejami resursi. Ja? Vējš, saule, ūdens. Tie ir 3 pamatresursi. Vēl var būt arī citi, kā piemēram grants varbūt tev ir uz īpašumā, ja? Vai tur mālas daudz ko var izmantot arī. Ja? Bet šie resursi ir tādi, ko tu vari uzkrāt tajā brīdī, kad viņi ir un pielietot vēlāk. Piemēram, tu vari uzkrāt lietus ūdeni un pielietot viņu tad, kad nav lietus, ja un ir sausāks laiks, vai saules enerģiju tu vari uzkrāt, tur, piemēram, uzkarsējot kaut kādus akmeņus siltumnīcā vai ūdens pudeles, un tad dienas laikā, ja, un pa nakti viņas to siltumu atdos atpakaļ siltumnīcā, piemēram, ja. Tādā veidā mēs varam optimizēt resursu izmantošanu. Trešais ir ievākt ražu. Jebkuru projektu uzsākot, ir jāparedz arī tas, ka tu iegūsi no tā kādu labumu, jeb arī ievāksi ražu. Ja tu, piemēram, stādi kaut kur kokus, tu arī sagaidi, ka tu no viņiem ievāksi ražu, un tas ir jāplāno, lai nav tā, ka tu esi iztērējis veltīgi laiku, un pēc tam nav nekāda labuma no tā. Ja? 4. Pašregulācija
pieņemt atbildes reakcijas. Te ir domāts tā, ka bieži arī ir tā, ka tu kaut ko izdari vienu ar savu domu, kad būs tā, kā tu vēlies, bet īstenībā kaut ko tu neesi ievērojis, un tas īsti nenotiek tā, kā tu gribētu. Un šajā brīdī ir jāsaprot, vai ir jēga ieguldīt resursus vēlreiz veicot to pašu, vai labāk uztvert to, ko tev atbildes reakciju dod daba un pielāgot to jaunajiem apstākļiem, jo ja kaut kas dabā, teiksim, notiek tā, kā tu nevēlies, lai notiktu, to ir ļoti grūti izlabot ar saviem spēkiem, ja tas ir pretdabiski, sauksim to tā, ja, jo, piemēram, ja tu iestādi kaut kur ābeles, teiksim, ja, un tur izrādās ir ļoti aplūstoša teritorija, un tur ābeles neaugs, ja, un tu vari katru gadu tu vari stādīt, viņas tur vienkārši neaug, un viss tu vienkārši vajag pieņemt to, ka tur viņas neaug, un stādīt tādus augus, kas ir ūdens izturīgāki, ja, kam patīk mitrākas vietas, ja, piemēram, tur augšņus, ja, vai tūjas, vai kaut ko tādu, kam patīk mitra zeme, un kas nebaidās no aplūšanas, vai, teiksim, ēršķogas un upeņu krūmi arī daudz aug tādās vietās, tā ka te ir jāsaprot to, ka ja tu kaut ko izdari un tas īsti nedarbojas, un tad ir vajag apsvērt, vai ir jēga cīnīties pret dabu, jo parasti cīnīties pret dabu nav jēgas. 5. punkts. Izmantot un novērtēt atjaunojumus resursus. Te ir domāts tas, ka sākotnēji izmanto to, kas tev ir pieejams. Un noteikti, ka tev būs pieejami kokmateriāli no saviem mežiem vai krūmiem, ko tu izmantot gan celtniecībā, gan apkurei. Varbūt tev ir pieejami arī akmeņi, no kā tu vari uztaisīt arī saimniecībā diezgan daudz lietas. Ja? Tāpatās arī māls, ko arī izmantojot kopā ar kokiem un akmeņiem, var kombinēt un veidot dažādas lietas un instrumentus. Ja? Tā ka primāri izmanto to, kas tev ir, un nešķēdē vienkārši lieki resursus, ja tas nav vajadzīgs. 6. punkts. Neražot atkritumus un nevērot zudumus. Šeit ir uzsvars uz to, ka maksimāli iespējami jāveido ir noslēgtā cikla saimniecība, ka tu viss, kas tev saimniecībā ir, tu viņu izmanto, tu viņu pārstrādā, kaut kādu daļu tu izlieto, piemēram, vai apēd vai kaut ko uztaisi, bet to, ko tu neizmanto, tu atgriez atpakaļ dabā vai komposta veidā vai kaut kā savādāk. Ja? Arī, piemēram, tos materiālus, ko tu nopērc kaut kur citur, tu vari viņus nemest ārā, bet kaut ko var izmantot. Ja tas ir pārtika, tad, teiksim, arī kompostam. Ja tie ir kaut kādi trauciņi vai kaut kas, var arī izmantot trauciņus, kaut gan tas nav forši, protams. Bet, piemēram, stikla burkas ir ļoti labs piemērs. Ja tu kaut ko esi nopircis veikalā stikla burku, tu vari pēc tam izmantot ļoti daudz pielietojumu. Ir viņai sākot no tā, ka var tur taisīt konservēšanas dažādas, gan arī kā sēklas sabērt iekšā vai kaut kādus citus materiālus, ko vajadzētu noglabāt atsevišķi un tādā veidā. Neražot atkritumus, liekus veidot slēgtus ciklus, cik vien iespējams, un izmantot lietas atkārtot. 7. Plānot no musturiem līdz detaļām. Musturi angliski ir patterns. Tas ir vārds, kas apzīmē tādu kā formu, kas atkārtojas, un šajā gadījumā mēs varam redzēt tās patternas, jeb musturus, kā tas ir dabā. Piemēram, kā ir kokiem sazarojas zari, kā lapām sazarojas dzīslas, ja, kā viļņi veidojas. Ja mēs skatāmies no augšas, mēs redzam tādus kā rakstu elementus. Arī kā augiem auga lapas, piemēram. Ja. Tādu variantu ļoti daudz dabā ir, un par musturiem jārunā būtu atsevišķi vispār, jo tā ir tāda liela tēma, ko var izmantot arī savā labā. Piemēram, arī skatoties, kā saule pārvietojas, ja, ir jāplāno ēku izvietojums attiecīgi tā, lai tajās vietās, kur vajag, lai dienā ir siltāks, lai tās ir pret sauli, un tās vietas, kur nevajag būt karstam dienas laikā, lai tās ir noēnotas. Vai tas attiecas arī uz aizvēju, ja, piemēram, kad jānovēro, kā pūš vējš, vēja virzieni, un attiecīgi jāplāno gan mājas, gan visas novietnes, gan visa saimniecība, dārzs tādā veidā, lai tas nekaitētu augiem un visam pārējiem, bet lai palīdzētu to izdarīt. Ja?
Un jāplāno ir tā, ka tu izzūmo uz ārpus, sākumā sāc skatīties no augšas, no globālākiem, gan no lielāka mēroga, gan arī no tādām lietām, ko tu nevar ietekmēt, kas ir gan klimats, gan saule, gan vējš, gan ūdens. Sākt ar tiem, un tad jau sīkāk aiziet detaļās uz konkrētu izvietojumu un uz konkrētu projektēšanu un plānošanu. Jau. 8. Integrēt, nevis sadalīt. Te ir domāts tas, ka iesaistīt katrā procesā pēc iespējas vairāk elementus, un lai katram elementam būtu pēc iespējas vairāk pielietojumu. Piemēram, vistas tiek audzētas nevis kūtī, bet liktas vistu traktorā, ko katru dienu pārstumj. Tādā veidā viņas gan ražo olas, gan viņas arī gaļu ražo, bet viņas arī mēslo, mēslo dārzu. Un tajā vietā arī nav jāpļauj zāle. Ja? Teiksim, jau ir 3 pielietojumi. Ja tā ir stacionāra kūts, tad tur arī var izdomāt tā, ka teiksim, tās vistas ir kūtī, bet tāpat laikā viņas ražo siltumu, un vienmēr būs siltāks kārā. Un tur var, piemēram, uzglabāt kaut ko, kam nevajadzētu sasalt ziemā, ja? Kas, teiksim, kam vajadzīgi nelieli plusiņi vai varbūt arī mīnusi, ja? Bet tajā vietā būs noteikti siltāk. Gan pavasarī var ātrāk sākt audzēt stādiņus, vai tās pašas vistas arī var ielikt siltumnīcā ziemā, un viņas tur sagatavos zemi pavasarim, samēslos, uzrušinās augšējo kārtu, izlasīs visas nezāļu sēklas un zālītes un visu ko, un tādā veidā viņa pilda vairākas lomas. Un tas neatiecās tikai uz vistām, tas attiecās uz jebkuru elementu, uz augiem, uz ūdeni, uz dzīvniekiem, lai pēc iespējas viņiem būtu tā, ka viņiem ir nevis viena funkcija, bet vairākas funkcijas saimniecībā. Par šo varētu arī atsevišķi vēl parunāt. 9. Izmanto lēnus un nelielus risinājumus. Te ir domāts tā, ka jāsāk ar mazumiņu, un ja tev tas sanāk, tad pārēj uz lielāku. Tev nav jāstāda uzreiz hektāri dārza, tev nav jāizdara viss vienā gadā. Kaut gan ir grūti atturēties, es zinu. Tev nav jāmēģina uzreiz sasniegt visu vienā brīdī. Jāsāk ir ar kaut ko maziņu. Sāc ar vienu dobīti, ar pāris kociņiem. Tad tu tiec ar to galā, tad tu jūti, ka tas tā kā aiziet, tad tu paplašini to. Jo vieglāk izveidot ar kaut ko maziņu un viņu izlabot, ja vajag, nekā, ja tu ieguldi daudz laika un resursu un beigās saprati, ka nekas nesanāca. Ja? Tāpēc lēni, nelieli risinājumi, tas arī permakultūras viens no svarīgiem principiem. 10. Izmantot un novērtēt daudzveidību. Šo mēs jau runājām sākumā arī, bet te ir svarīgi saprast to, ka jo lielāka būs daudzveidība tev dārzā, jo lielāka būs tev izturība gan pret klimata pārmaiņām, gan pret kaut kādiem kaitēkļiem, kas var uznākt, gan pret kaut ko citu. Gan pret vēja un kaut kādiem plūdiem un vēju un par tādām lietām. Tāpēc, piemēram, ja stādi savu dārzā ābeles, iestādi vairāku veidu ābeles. Tur ne tikai tādas, kas tur ir, piemēram, ražo tur agrās vai vēlās vai vidējās, bet iestādi visu 3 veidu vairākas šķirnes. Tā, lai ir rezerve, ja kaut kas notiek ar daļu, tad tev daļa vienalga ražos. Un papildini to ābeļdārzu ne tikai ar augļu kokiem, bet arī ar krūmu kokiem, ar saules augiem, ar upenēm, jāņogām, cidonijām, mēršķogām, ar kaut kādiem saules augiem un ar sakņaugiem arī un vairākos stāvos. Tā koncepcija saucās meža dārs. Tā ir atsevišķa tēma, bet šajā brīdī jāsaprot, ka uzsvars ir uz daudzveidību, ka to tu vari izmantot savā labā un veicinot bioloģisko daudzveidību, tu būsi ieguvējis. Un pēdējais punkts šajā sarakstā, bet nemaz svarīgākais ir izmantot radoši un reaģēt uz pārmaiņām. Bieži vien ir tā, ka kaut kas dabā mainās un kaut kādas teritorijas, piemēram, kas ir bijušas iepriekš sausas, tagad vairs nav tik sausas. Mēs tam arī pieskārāmies iepriekš, bet tas ir tāds piemērs, es atkārtošos, kad, ja piemēram aplūst to teritoriju, tu vairs nevari tur audzēt kaut kādus dārziņus vai augus vai kokus,
tu nevari vairs audzēt, jo tur visu laiku ir ūdens, un ja tur ūdens ir ļoti bieži, tad skaidrs, ka tur tā zeme kā tāda tev ir zudusi, bet rēģējot uz pārmaiņām, tu vari izrakt tajā vietā dīķi, piemēram, un tādā veidā tu no tā iegūsi. Ne tikai zaudēsi, bet tev arī būs kāds ieguvums. Un šajā gadījumā ieguvums ir tāds, ka tev audzēja iepriekš kaut ko, kas auga zemē, bet tagad tu vari audzēt zivis, un tu vari arī audzēt uz ūdens virsmas dažādus augus, ko ēd vistām un kas ļoti ir veselīgi un svarīgi arī. Un te arī svarīgi ir tas, ka tu ne tikai rēģē uz tām pārmaiņām, kas tev pēkšņi atnāk, bet kad projektējot savu vietu, tā kā dizainējot savu visu to mājas dārzu vai saimniecību vai ko, tu jau paredzi, kas varētu notikt un kā tu uz to rēģēsi tad, jo tad, ja tu būsi to iepriekš jau paredzējis, tad tu būsi tam sagatavojies, to būs gan vieglāk uztvert, gan arī pārvērst sev par labu. Un, piemēram, arī tu vari paredzēt tādu lietu, kas liekas smieklīga, ja, bet, piemēram, kaut kādas taisot piebraucamos ceļus un pieejas kaut kādām vietām, tev arī jāparedz ir tas, kad tur kāps vai ies vai kaut ko darīs ne tikai jaunieši, ja pieaugušie, bet arī vecāki cilvēki, un arī, kad tu pats kļūsi vecāks. Tā, ka tev vajag dizainēt to tā, lai pēc tam tev varētu to izdarīt arī tad, kad tu esi vecāks, un nebūtu kaut kādi smagumi lieki jāceļ, un tu vari tur vienkārši to apstrādāt, izdarīt un neieguldīt daudz resursus. Tā, ka būt radošam arī ir izdevīgi. Un šie bija tie 12 punkti, kas izriet no šiem 3, kas ir vidū. Un mēs esam viņus izrunājuši, un es domāju, ka varbūt šobrīd to ir grūti saprast, bet ja jūs pārskatīsieties šo vēlreiz, pēc kaut kāda laika jau, kad sāksiet darboties un sāksiet ar tiem pirmajiem 3, tad arī atnāks kaut kāda saprašana vairāk. Un mēs pārējām pie vēl vienas definīcijas, pie dizaina sistēmas. Un permakultūra ir dizaina sistēma. Ja? To es sākumā jau pieminēju, bet sākumā es jums to teiktu, tas būtu ļoti sarežģīti. Tāpēc labāk to atstāt uz beigām. Ja? Kad tu pats esi dizainers un tu vari radīt lietas sadarbībā ar dabu harmoniski, visam sadarbojoties. Tādas sistēmas, kas varētu arī pašas sevi atjaunot un pašas sevi uzturēt. Un dizainējot to visu, tu ņem vērā arī to, ka tu uzlabo augsnes auglību, tu ievēro, kādi ir ūdens cikli, tu uzlabo bioloģisko daudzveidību un arī tu veido noslēgta cikla apriti savā saimniecībā, cik tas ir iespējams. Bet beigās es tomēr gribu atgriezties pie šīs definīcijas, jo, manuprāt, šis ir tas, kā saprast visiem, kas tas īsti ir. Ja? Tu vēlies sev izveidot vietu, kur labi dzīvot, un ne tikai tev, bet tavai ģimenei un nākamajām paudzēm, un dzīvot veselīgi un harmoniski, cik nu vien tas ir iespējams. Bet tas viss neizslēdz arī modernās tehnoloģijas un aprīkojumu un arī visādus citus uzlabojumus, kas ļauj tev optimizēt savu laiku un arī neizlietot liekus resursus un neradīt atkritumus. Šo nevajag aizmirst, tā nav aizvēsturiska sistēma, kur ir jāstrādā vienkārši ar akmeni un kaut kādu āmuru. Ja? Te ir jāizmanto visas iespējas savā labā. Tāpēc paldies, ka jūs izturējāt šī tik garu video. Es ticu, ka viņš bija diezgan sarežģīts varbūt kādam arī un grūti uztverams kādā brīdī. Bet, ja jums tas likās interesanti un patika, tad es aicinu jūs spiest šim video laiku un arī padalīties ar viņu, ja jūs varbūt zinat, ka kādu tas varētu vēl ieinteresēt. Un es domāju, ka tas varētu ieinteresēt daudzus, jo tagad veselības tēma ir aktuāla ne tikai manai ģimenei, bet, manuprāt, arī sabiedrībai kopumā. Labi, tas arī šajā video ir viss. Tiekamies kādā no nākamajiem. Lai jums veicās!